9:15 minūtes. Labrīt, radio tev klausītāji, un mēs šajā rītā sakam, milzīgu un tādu kārtīgu labrīt arī mūsu viešņai. Šajā gadā uzreiz arī sakot laimīgi jauno gadu. Bū, ir ieradusies. Labrīt! Mēs ļoti priecājamies tev satikt arī šajā gadā un to turpināt visas tās mūsu sadraudzības lietas arī turpmāk. Un viena no tām lietām, ar kuru mēs turpinam, kā tu atceries, pagājušajā gadā ik pa laikam ir bijis jāmin dziesmas kādā mūsu spēlē. Ai, tās spēles, man adrenalīns jau ir augšā. Ļoti labi, un pagājušā gada rangs nodzēšās, tas viss ir sadarīts, un tagad sākam jaunu gadu, jaunu bildu laikam iekšā. Mēs tā uzreiz metam iekšā. Sakiet, pirms tam noteikti, man jāpasaka izpildītājs un nosaukums. Vai nu. Jā, viens vai otrs jādara. Un ja nezini, tad labāk uzreiz saka, ejam tālāk, jo tad var paspēt ātrāk vai vairāk atminēt, ja? Okay, mēģinām. Tā, 3, 2, 1 minūte ir tavā rīcībā. Jā. Tuvu? Jā. Šēra? Jā. Metallica? Jā. James Browns? Jā. Ejam tālāk? Ejam tālāk. Ejam tālāk? Beyoncé! Jā. Ejam tālāk? Ejam tālāk. Ejam tālāk? Britney? Jā. Muzi? Jā. Dua Lipa? Nē. Nē, nezinu. Ejam tālāk. Rozalietis? Jā. Billie Eilish? Jā. Nezinu. How deep is your love? Ejam tālāk. Queen. Precīzi, un laiks līdz ar to arī ir Klausies, tu tā kā ir jūs. Čempions, jā. Jauns gads, jauns uzrāviens tev, 12 punkti. 12 atminēts skaņdarbs. Paldies. Man ir ļoti augsts sirdsritms. Labi, ka tu vēl nedzer kafiju. Labi, ka tu vēl ar tēņu. Šobrīd tu esi ierindojusies pirmajā vietā. Gads gan tikai sācies tikko, bet es lepojos. Es šodien to svinēšu. Apsteidz Horenu un Jāni Rugāja. Saņemiet. Nu tā, tu mums nes visus tādus jaunumus, vai ne? Gads nāk ar jaunumiem arī tavā muzikālajā pasaulē. Nu izstāsti mazliet, kas tad ir tas skaņdarbs, ko tur nosaukumu Join Me šodien nes un ko tas sevī slēpj? Tā tagad būs tāda pop dziesma ar dejojamiem elementiem, jo man tie ir ļoti svarīgi, lai var izdejoties, izkustināt gurnus, bet šīs dziesmas tā visa premisa ir kaut kas man netipisks, jo es ļoti reti runāju par mīlestību, to romantisko mīlestību. Es runāju par koku mīļošanu bieži, ja? Bet par tādu, tā kā partneru mīļošanu tā retāk. Bet es esmu sapratis, ka man višķiņ jānomierinās, man jābeidz visu laiku arī cīnīties par lietām, jo mans tā kā iekšējais muzikāls sociālais aktīvisms ir baigi forši, bet dažreiz var arī neiespringt tik daudz varbūt. Un es vienkārši gribēju kaut ko vieglu, gaišu, kaut ko arī no kā es iedvesmojos, kad es biju tagad pagājuši gadu siltumā, pārziemot, tad es tur palkstījumā lakatiņā dancēju pa pludmali, un es gribēju to enerģiju iemiesot, un tad es esmu to atnesusi. Un vai tā ir tā vieta, kur arī šī dziesma tapa? Kaut kāda aizmetņa šeit dziesmai? Jā, demo. Man tur tapa ļoti daudz siltu demo, un man tagad viņus jāliek ārā. Augstajā laikā. Mīnus. Ļoti labi. Tas ir labākais laiks. Un tad paklausamies, kā izklausās, kā tapis siltais demo par dziesmu. Jā, un pirms vēl ķeramies klāt, tev ir tāds apzināts tagad gājiens, mēs jau pagājušais par to runājām, bet tu turpini tā kā to angļu mēlē gājienu, jā? Es viņu turpinu, mans kājas ir stipri muskuļi, turpinu kāpt kalnā, bet es apsolu, es drīz atnākšu arī ar dziesmu latviski, jo es šobrīd tieši pie vienas strādāju. Tas nebija tā domāts, ka jānes obligāti latviešu valodā. Bet tā kā tu nesīs, tas nozīmē, tu atkal varēs piedalīties, kas tev skan un krāt savus punktus klāt. Jo biežāk nāks, jo vairāk varēs minēt, vairāk punktus varēs dabūt. Tā kā tā ir labā ziņa. Noklausamies Bū, Join Me, un tad noteikti parunāsim vēl. Aiziet, radio tev tagad pirmats skaņojums. Un es jau tieši sākoties skaņdarbam būtu teicis, jau pēc pirmajām notīm var dzirdēt, ka skaņdarbs ir tavējais. Tev ir tāds signature, tavs rokraksts tajā. Join Me skaņdarbs. Es arī mazliet palasījos vairāk par tevi, teiksim tā, ja? Un esmu sapratis, ka tu esi darbaholiķis.
Paldies! Tā tik svinīgi paziņo. Mēs tevi ar to apsveicam. Es nezinu, kā to pareizi saka latviski, bet es esmu tā kā recovering workaholic. Tas ir tas, ko es sev vienmēr saku, es ārstējos. Tas ir ļoti svarīgi šī piezīme, jo es neesmu gatava tā kā identificēties ar šo kaitīgo ieradumu, bet es esmu posmā procesā. Nav jau īstenībā arī vienkārši tad, kad tev tik ļoti patīk tas savs darbs, iziet no tā visa ārā, tas darbaholisms principā kļūst vienā brīdī tāds, ikdiena, un tev liekas, tas kāds darbaholisms, kas ir, es vienkārši strādāju. Kur tu rodi to balansu, kā tu mācies? Man balans ir liels izaicinājums, bet ir vairākas, ir prakses, kas man palīdz, to starp fiziskā aktivitāte. Es nezinu, ko es tiešām nezinu, vai es vēl būtu dzīvi, ja man nebūtu dažādi hobiji un tieši sporti. Man liekas, reiz pusgadā es nomainu to sportu, ko man tagad gribas tā kā hiperfiksēties. Un kas ir tas, uz ko tu esi tā pēdējā gada laikā tā vienā pusgadā bija viens un tagad otrs? Tad, kad es biju siltumā, tad man bija sērfošana un brīvā niršana, un tagad man ir pole sports. Es sāku septembrī, kas ir kalistēnijas novērsiens, bet arī tā kā mākslas izpausme un tā, kas ir pilona tās idejas. Tas ir mans tagad šī brīža tāds hobijs. Un tu arī ar lasīšanu aizraujies pamazām ar vien vairāk. Daļa literatūra ir tava. Jā, jo bija tāds darbaholisms posms, kur es lasīju tikai biznesu, tikai pašizaugsme, kā pamosties 5 no rīta un iekarot pasauli. Ja? Un tad es sapratu, ka nav visai veselīgi, jo, piemēram, ejot gulēt ir jānomierinās, bet es lasu kaut kādu uzņēmējdarbības literatūru, 3 rokas, man jāpieraksta šis, jāizdara tas. Un vēl 5 jāceļās nākamajā rītā. Nekāda nervu sistēmai tas nebija labi, un es sāku lasīt kaut kādas romāniņas, un tie romāniņi ir noveduši īstenībā pie ļoti daudzām arī tā kā radošām atziņām vai pat dziesmām, jo daļa literatūra īstenībā ir bāze un ir ļoti forši. Arī tomēr to vārdu krājumu kaut kādu veido klāt, protams, ka uzņēmējdarbības grāmatās tu arī vari kaut kādu vārdu krājumu, bet uzrakstīt dziesmu pēc tam par uzņēmējdarbību varētu būt interesants virziens, protams, kurā iet. Cikos tad tu celies, ja tu necelies 5 vairs? Šobrīd, man bija posms, es tieši par to nesen reflektēju, šobrīd es nevaru piecelties no rīta, man neiet, tāpēc kā šajā dziesmā es arī saku, pēc 10 stundu miega es jūtos liels, tur ir tāds smieklīgs rindiņš. Nav man regulāri tas 10 stundu miegs, bet tas ir kaut kas, uz ko man šķiet lielākā daļa gribētu tiekties dzīvē, jo tas kaifs, kas ir, ka tu pamoji, reāli pēc 10 labu stundu miega. Tu nejūties pārgulējusi tā kā? 10? Man liekas, man 14, daudz, 15. 14, 15. Es varētu 11, 12 mierīgi. Mēs ar klausītājiem varētu šo tēmu šodien arī paturpināt. Ja redz, ir 10 kā minimums, 14, 15 ideālais gulēšanas ilgums. Jūs varat uzreiz jau dalīties ar savām stundām, un tad jau mums šis arī būs jāapspriež. Mums ir bijis kāds, kurš uzraksta 4 stundas guļ un jūtas ideāli. Man tā bija, daži pirmie gadi, es tur 3-4 stundas gulēju, bet vai tas pēc 3 gadu darbības? Ilgtermiņš, jā. Ilgtermiņš? Neiesaku. Ļoti forši, ka tu pie mums esi, un mēs gribam tevi ilgtermiņā redzēt arī, jā, tāpēc noteikti tiekamies jau pavisam drīz, ka tev tā latviešu dziesma arī būs, tu teici, kaut kad nesīs pie mums un tā, bet tikmēr mēs, baudīsim to, ko tu mums esi sarūpējis tagad arī. Paldies, liels. Ko tev novēlēt uz atvadāmē šajā gadā? Labu veselību, lūdzu. Labu veselību būs. Labu veselību, daudz miega, daudz sporta un daudz lasīšanas. Un sunīti, lūdzu. Un sunīti, es tev vienmēr esmu gatavi novēlēt. Paldies. Lai iet. Paldies, liels. Tiekamies. Čau, otā. Dzīves stila radio. Radio tev.